Sveiki, mani sauc Huberts, un šeit es vēlētos jums iepazīstināt ar Predator sērijas mānekļiem no Libralures zīmola. Sāksim! Šodien es vēlētos koncentrēties uz 3 veidu mānekļu vispārēju iepazīstināšanu, kas pašlaik ir pieejami pārdošanā tieši no Predator sērijas. Šeit mēs runājam par Twisttail embriju, Shad embriju un Kraken Shad. Šie mānekļi pašlaik ir pieejami pat 9 mūsu pārbaudītās krāsās, tāpēc noteikti veiksmīgi medīsiet asarus un sasniegsiet patiešām labus rezultātus. Turklāt šie mānekļi pašlaik ir pieejami izmēros no 1,75 simtaļām colas līdz pat 3 colām. Predator sērijā mēs koncentrējāmies uz to, lai pēc iespējas precīzāk atveidotu to, ar ko barojas plēsēji, proti mazo zivtiņu imitācijas. Un jāatzīst, ka šeit mums ir lielisks piedāvājums, jo šādā iepakojumā atradīsim no 8 līdz pat 12 mūsu mānekļiem. Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda izmēra mums nepieciešams. Tā kā mums ir 9 krāsas, vienmēr varam pielāgoties apstākļiem pie ūdens, tāpēc tādas krāsas kā hot orange un hot yellow būs ideāli piemērotas situācijās, kad ūdens nav pārāk dzidrs un mēs vēlamies, lai mūsu māneklis būtu labi redzams. Savukārt krāsa 003 būs ideāli piemērota apstākļos, kad ūdens ir labi izgaismots. Šie plēsēji ir piesardzīgi, bet ieraugot mānekli tik dabīgā krāsā, noteikti nepaiet tam garām vienaldzīgi. Predator sērijā mēs izmantojām pilnīgi citu materiālu nekā tas bija Trout sērijā. Tas ir pilnīgi atšķirīgs, bet joprojām peldošs. Turklāt šie mānekļi ir piesūcināti ar zivju aromātu. Tas palielina mūsu efektivitāti pie ūdens, ļaujot mums medīt pat visgausākos plēsējus, kuri nevienmēr ir gatavi baroties. Taču tieši šī materiāla apvienojums ar ideālu zivtiņas atveidojumu un atraktoru pievienošanu ir perfekta recepte, lai veiksmīgi ķertu zivis. Predator sērija ir ārkārtīgi universāla. To var aprīkot dažādos veidos, piemēram, ar parastu džiga galviņu, bet galvenokārt arī ar čeburašku, nedrigu, jigrig vai citām metodēm, piemēram, dropshot vai sānu pavadiņu, kas noteikti būs efektīvs šo mānekļu vadīšanā, un tādējādi vienmēr varēsim pielāgoties plēsīgo zivju, piemēram, asaru gaumei. Lai gan šeit runājam par 3 mānekļu veidiem, jāatzīst, ka esam gatavi jebkuram makšķerēšanas veidam. Ko es ar to domāju? Tāds Kraken Shad būs ideāli piemērots brīžos, kad vēlamies ķert zivis ar grimšanu. Tā slaidā forma ļauj pat ar visvieglāko atsvaru efektīvi ķert lielus asarus. Savukārt Embryon Twister un Embryon Shad ļauj mums šos mānekļus vadīt arī vienmērīgā tempā. Īpaši Embryon modelī jāizceļ lielāks sabiedzinājums vēdera rajonā, kas nodrošina māneklim ļoti interesantu sānu kustību. Turklāt ar šo asti tas rada patiešām lielu kņadu jau vienmērīgas vilkšanas laikā. Bet, kā es saku, īstais vienmērīgās vilkšanas karalis ir Embryon Twister, kas ļauj mums makšķerēt īpaši smalki pat ļoti lēnā vilkšanas tempā. Šis māneklis jau darbojas pateicoties tieši šai astei, un tādējādi mēs varam mierīgi apstrādāt vietas, makšķerējot un meklējot patiešām izvēlīgus, slinki barojošos asarus. Un, ja jau mēs runājam par tādām plēsīgām zivīm kā līdekām vai zamberkiem, kas ir populārs makšķernieku vidū un bieži sastopams mūsu ūdeņos, jau tagad no šīs vietas varu jums pieteikt mānekļus, kas parādīsies šoruden, proti Kraken Shad, Embryon Shad un Embryon Twister izmēros no 4 līdz 8. Tolām. Ja vēlaties būt lietas kursā par mūsu jaunumiem, noteikti sekojiet mūsu sociālajiem tīkliem, piemēram, Facebook, Instagram, YouTube vai arī TikTok kontam, uz kuru jūs īpaši sirsnīgi aicinu. Un, ja jums nepieciešama vairāk informācijas vai arī esat zinkārīgi, ko mēs jums gatavojam, noteikti apmeklējiet mūsu mājaslapu www.libralures.com, kur atradīsiet mūsu aktuālo katalogu 202. 4. 2025. Gada sezonai. Tur papildus informācijai par mānekļiem atradīsiet arī to aprīkošanas veidus efektīvai plēsējzivi ķeršanai. Zivis! Uz tikšanos nākamajā materiālā!